Kādreiz Tukuma rajons bija, bet nu ir Jaunpils novads. Meža tehnikas diena, kuru organizē Iko Edvards komanda, kuru pazīstam kā Latvijas labāko šī segmenta, vai arī teikt meža un komunālās tehnikas rīku pārzinātājs mūsu saimnieku vajadzībām un darbā ilgkalpošanai. Latvijā meža tehnikas diena. Nu, tā bija tradīcija, un es domāju, tu arī uztur to katru šo gadu un sezonu. Nu, kādam jau kaut kas jāuztur pie dzīvības. Šogad nolēmām uztaisīt mūsu kompānijas firmas uzņēmumu Iko Edvards nelielu meža tehnikas dienu. Es pat teiktu, ka tas tāds ieskrējiens, izmēģinājums. Tamdēļ esam šodien šeit, Jaunpils novada, Jaunpils pagasta Bramaņos. Kārtīgi viesmāja, kārtīgi pirts, kārtīgs pirtnieks, masāžas iespējams. Bet šodien, protams, runa mums ar klientiem, ar vīriem, ar meitenēm par aizejošo sniegu, nedaudz patīram sniegu, papūšam. Šī ziema parādīja, ka sniegpūtēji pat tiešām ir agregāts, ar ko var tikt galā tur, kur vairs nevar tikt citādā galā. Sniegpūtējs ir agregāts, kas neļauj izveidoties ceļmalās šiem lielajiem valņiem un neaiztais šo ceļu ciet, nepārvērš lēnām divvirzienu par vienvirzienu un tad vispār par... Mēs to šogad redzējām. Tāds īpašāks varbūt moments sniega lāpst arī uz frontālā iekrāvēja. Jā, nelielam miestam, pašvaldībai, jā, privātai vajadzībai, bet cena ir taisna tam arī atbilstoši. Labākais jau tas, ka tu vari redzēt to tehniku demonstrējumos pirms izvēlēties, ko īsti pirkt. Vai tas būs tas labākais? Alci parūpējas, es domāju, ka te dažādas šīs vienības ir un katram kaut kas jau ir mājās un katrs kaut ko jaunu gribēs, kas pašam ir. Mums mājās, mums baļķīši, mums meši, mums ir, mēs tos baļķīši valkam pa vecajām metodēm ārā. Tā kā varējām, tā tiekam galā, jā, bet, protams, doma jau ir par to mežu piekabi, jā, un tā, lai būtu tās viss darbs būtu ērtāks. Mēs runājam par sniegpūtēju, pašam arī tāds sniegpūtējs mājā. Jā, ir laba manta, var nopūst. Labākais jau ir tādīs sniega pušanā, viņš iet it kā lēnāk nekā ar šķūri. Jā, bet labāk tas, ka tu neuztaisos valns un sniegam nav ko vairs aizpūst priekšā. Nav valns, nesakrājās tev sniegs ceļa malās, jā, ceļš visu laiku tev vienādā platumā nost. Un sniegpūtējiem laba lieta ir tāda, jā, ka to snuķi jau var pagriezt, lai iet pa vējām prom, ka tev nav tā kā sniega lāps, ka tu stum, tev sanāk vai nu ir pa vējām vai ne, tu visu laiku pūt uz vienu pusi. Tev var sagriezt tā, lai visu laiku tev iet pa vējām. Brauc vienā virzienā, tev pūt pa vējām projām, brauc atpakaļ, atkal sagriezt nuķi pa vējām, atkal pūt projām. Un kaut kas jau noteikti paliks prātā? Jā, noteikti. Tagad arī pa to pašu viņš, kas bija vadām ar pulti, jā, tomēr tas ir, es domāju, ka tā vienkārši varētu, jā, bet tomēr jau ar viņu redzēt demonstrācijos, jā, ir ērtāk. Labas ir tās lietas, kad ir šitā demonstrējumi, ka tu var atbraukt paskatīties, aprunāties ar cilvēkiem, kas labs slikts, tu vari vismaz jau pieregulēt jau savējo, ko tev vajadzēs īsti. Tāpēc arī rādam Igauņu same ražotās Multiforest meža piekabes ar Multiforest paralelu manipulātoru, kas mani patīkami pārsteidza jau tagad. Es vairākus gadus, vairākas sezonas mēģināju stāstīt, kad vinča kombinācijā ar meža piekabi ir labs pasākums. Daudz neticēja tam. Vai nesaprāt vēl to? Lielā daļa neticēja, un tad pats tevi padomāju un paskatījos, kāpēc zviedri viņu lieto, un vienkārši nolēmu, kad pietiek stāstīt, jāparāda. Un vai tas ir aiz kanāla, vai tas ir aiz kāda purviņa, tātad 40 metru vinča, 1100 kg varam pievilkt klāt. Skaties, viens mierīgi krāmē malku piekabē, otrs ar radiovadības pultīti aiziet pieāķē kādu koku vai baļķi pievelk klāt. Un šeit uzreiz arī atrisinās jautājums par to manipulātoru sniedzamību. Garāku. Kāpēc garāku? Pievelc klāt iekrauj. Laiks tas pats. Kā redzējāt, tas pats. Bet
Tik un tā jau ir saimniecības, kas to nevar atļauties. Un tāpēc ir šis te tautā saukts krabis, jeb baļķu satvērējs. Ja? Uzliekam vienkārši satvērēju virsū uz traktora 3-punktu uzskaras un daram to pašu darbu, lēnāk. Bet ja šis mežs ir tepat blakus mājai, ja nav tālu jāved, ja tā krautuve ir tepat, vai arī, ja ir jāizved sev malka, jāsanes sētā un tas, kas paliek pāri, tas priekš šķeldes jāsakrauj kaudzē lūdzu. Tas viss ir ar šo vienkārši apvienāt izdarāms. Ne jau pirmo reizi esat Latvijā, vairākus gadus strādājat sadarbībā ar Aldi Limanski. Jūsu uzņēmums ir labi pazīstams Latvijas lauksaimniekiem. Это уже больше 10 лет мы друг друга знаем. Pazīstam viens otru vairāk kā 10 gadus. Un Aldis veiksmīgi pārdod mūsu produkciju. Большинство это наше оборудование касается дорожно-уборочной техники. И это уже мы производим с 1994. года. No 1994. gada ražojam dažādu ceļu tīrīšanas tehniku. Pārsvarā tie ir smilts izkaisītāji uz sniega rotori. Tagad jau 3. gadu īstenojam jaunu projektu Multiforest, kas saistīts ar meža treileru un meža celtņu ražošanu. Runājot par meža treileriem, mēs ražojam dažādi 8 veidus, kā arī papildus tam 3 dažādas paralēli kinemātiski meža celtņu veidus un 5 teleskopiskus meža celtņu veidus. 3 параллель кинематика экрана и тогда 5 телескопические экраны. Jūs arī eksportējat savu produkciju? Большинство в Скандинавию. И это, конечно, даст нам... Savu produkciju mēs pārdodam pārsvarā Skandināvijas valstīs. Tas ir ļoti pozitīvs vērtējums, jo mums jāsako tirgus vajadzībām un jāuzlabo savu produkcijas kvalitāti. No vienas puses ir mazliet apgrūtinoši tas, ka produkcijas klāsts ir plašs, bet no otras puses tas padara mūsu darbu elastīgāku, jo mēs varam ātrāk pielāgoties tirgus prasībām un neveiksmīgi produktu vietā spējam piedāvāt jaunu kvalitatīvu produktu. Если, скажем, в этот сезон не пойдет вот этот продукт, тогда может быть этот или тот. Kādu produkciju jūs piedāvājat Latvijas lauksaimniekiem? Šajā pavasarī gan Latvijā, gan Igaunijā piedāvājam mūsu ražotus kultivatorus. Uzskatu, ka pasākums, kuru organizēja Aldis, ir vērtējums ļoti pozitīvi. Man trūkst vārdu, lai aprakstītu mūsu sajūsmu, jo Igaunijā līdzīgi pasākumi notiek ļoti reti. Paldies jums un Aldim par šodienu! Dāņu TP firmas šķeldotājs ir redzams ar zinām prieku īstenībā paziņot, ka pārstāvam šodien atkal Junkari. Cienītie klienti, visiem, kam ir vajadzības pēc rezervas daļām, ne tikai Junkari šķeldotājiem, bet vispār Junkari precei un produkcijai, mīļi lūgti. Te mēs esam, zvaniet. Modeļu klāsts ir plašs, tur sākot no 10 cm, beidzot ar 45 cm runa pa disku šķeldotājiem. Ja ir vēlme pēc strumuļu šķeldotāja, arī dzen lūdzu. Arī otrs produkts vecā labā kesla. Ja ir vajadzība pēc kesla un patu, varbūt patu tie mums ir Latvijā pat populārāks šis vārds. Ja ir vajadzība pēc rezervas daļām, atkal esam jūsu rīcībā, mūsu sauklis nemainās. Demonstrācijas semināri vajadzīgi, lai arī Latvijas saimnieki, kur nodarbojas ar meža lietām, satiktos un izlemtu, ar kādu tehniku strādāt un ko darīt. Mums tā ir, var teikt, es domāju, ka brīvdiena šī mums ir un satiekas, saprunājas un paskaties, kā citiem ied. Cik zinām, tad jūs saimniecība diezgan nopietni nodarbojās, teiksim, tieši ar šīm meža lietām, tātad šķeldes un vēl viss cits. Mēs arī strādājam tieši ar šitām mazām tehnikām, bet tiešām mēs viņus tur noslogo pilnībā. Tātad pieeja jau tāda profesionāla? Jā, un arī tagad daudz ko noskatās, varbūt, ko mēs varam darīt savādāk un ir ko papildināt. Tas nozīmē, ka tāda pasūtījuma ir, un ja nopietni to dara, tad tas rentējās. Es domāju, ka es teicu, mēs visus tos krīzes gadus pārvilkuši tieši no tā, ka mēs pirms tam iegādājamies šķeldotājiem. Man tieši interesē tā meža viņšiņa, kur
es kaut kādos prospektos būtu skatījies, kur man likties, ka tas ir, nekam nederīgs, bet tagad dabā... Domāju, ka neko nevar izdarīt. Jā, bet dabā, kā paskaties, tiešām ar laiku, es domāju, mēs tad igādāsim. Jā, un arī mēs gan visu to tehniku pirkuši, kad Aldis bijis dīlers, gan visām tehnikām. Citā firmā strādāja kā, un firmas ir mainījušas, bet kaut tur pārējot uz citas firmas tehniku, mēs tomēr turos pie viņu. Tāpēc, ka viņš arī ieteica to, ko ritīgi vajag. Nav tā kā, teiksim, tā kaķi meklēt maisā un pēc tam tik domā. Arī tas, un tieši tā cenas un tā tehnikas kvalitātes. Un konsultācijas tā viņš neliedz? Nē, mēs ir tikušies visādi, var teikt, uz vietas mežā ir un visādi ir, tāpat, kā šodien. Kaut ko noteikti ieteikt. Es domāju, ka patīkami jau tas, ka tai sezonā atrodam laika, ir tā pareizā laikā izvēlēt tādu demonstrācijas dienu, bet ja mēs to nedarīsim, tad nekas jau nenotiks. Pašiem jau vien jādara. Cerams, ka visiem radīsies darbprieks tagad un domās, ko darīt tālāk. Tas jau dod arī pārliecību, arī to, ko šodien, es domāju, skatītāji, kas skatās viens otrs, arī padomā, ka jāturpina tālāk. Redz, ka citiem ied un ko darās, un protams, ka jātur līdzi. Strādājam tieši ar nažu ražotāju rūpnīcu. Somijā ar 2 rūpnīcām mēs pat strādājam šajā brīdī. Populārāka Latvijā ir TTT. Tas ir visiem Junkara šķeldotājiem, Russo-Baltu Latvijā ražotājiem, šķeldotājiem. Lūdzu, jāzina laicīgi, ražošanas termiņi ir gari, produkts ir labs un cenas, es gribu teikt, kad ir salīdzinoši pat ļoti labas. Vecā labā mīļā japa. Mēs skaldījām malku, jā, zāģējam. Zāģējam, skaldam, vajadzīgajā garumā, autočopers, kur... Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tev ir jādod mašīnai komanda, cik garas pagales tu gribi, cik daļās skaldīt tu gribi, jāuzliek mašīnai baļķis, un tu vari uzpīpēt. Pārējo mašīnu visu dara. FSI Dānijā ražo tas salmu frēzes. Smalkākais šis ir tāds rīks, ar kuru ir domāts strādāt, teiksim, sētā. Ir kāds koks beidzas eksistēt, un tas celms tagad paliek, tas koks ir noņemts. Un tas celms paliek, bet tas traucē saimniecei ar saimnieku dzīvot pa to sētu un vajag nofrēzēt. Mēs esam gatavi pārdot celmu frēzes vai arī aizbraukt pašu pakalpojumu veidā un nofrēzēt. Ir ērta šaurās vietiņās. Tāpat arī kapsētās tas varētu būt iekšpagalmos, tas varētu būt privātu mājas pagalmā. Kā šodien mēs rādām, ir uzliekams avantam un darbināms ar avantu. Ir uzliekams ekskavātoram, darbināms ar ekskavātoru, ir uzliekams traktoru 3-punktu uzkarei, darbināms ar jūgvārpstu. Un šīs celmu frēzes, tāpat šķeldotājs un arī zināmā mērā malkazāģis ļoti labi sasaucas kopā ar šodien mūsu saldā ēdienu daļu, varbūt tā teiksim, ar firmu Arborists. Arborists tātad puiši, kas sakopi koku, dod kokam otru mūžu, novāc kokam liekos nokaltušos zarus. Es domāju, ka tur ir diezgan profesionāls tāds skats un acis vajadzīgi, lai to visu sāk darīt. Tā ir jātur no sākuma. Cilvēks ar neapbruņot aci nevar ieraudzīt. Jo tagad ir ceļš ziemā, ka lapu nav, tu nevar pateikt. Tad var redzēt tikai to, ka tu esi augšā, vai viņš ir sauss vai dzīvs viņš vēl ir. Šādi tā bez pieredzes jau darīt neko nevar. Tieši tā, mēs jau nodarbojamies ar to 3 gadi jau. Ir tāda mūsu 3 brigādes, kas var, teiksim, vienlaicīgi skraidīt pa vairākiem objektiem. Tās ausis ir vajadzīgs, tas ar antēnu, teiksim, varbūt komandēt, regulēt arī? Tās ausis ir vajadzīgas to, ka, teiksim, lai nevajadzētu bļaustīties, ka viens ir kokā augšā un viens ir apakšā, teiksim, ja vajag kaut kādu komandu padot, stāvēt. Tad viņš tevi dzird? Tad viņš mani dzird, tieši tā. Jums arī kaut kādi kursi un semināri ir, un tā kā jūs arī sekojat tam līdzi? Jā, mēs esam mācījušies arodvidusskolā speciāli šo profesiju, un mums tur to visu mācīja un skaidroja un tā. Tātad firma ir jau, es domāju, tie, kas gribēs mācīties, tiem ir tagad šobrīd jāskatās, kur mācīties, lai, teiksim, arī šādu profesiju apgūtu. Latvijā vienīgā vieta ir ērgļos tikai. Vairāk citur nekur nav. Tas tāda. Varbūt kāds ieteikums ir tiem, kas gribēs, teiksim, jūs saukt palīgā, jo daudz jau nemaz nezinu, kā tādas firmas ir, kas var arī viņiem palīdzēt. Ja, teiksim, ja interesē tieši šā koku zāģēšana, tad mūs var atrast internetā arborists.lv. Mācēsim sakopt gan Latvijas parkas, gan pilsētu. Lai nebaidās, lai nāk mācīties, jo darbs ir svaigā gaisā, brīvā dabā.
priekšu. Tas pats pasākums ir interesants, ja, ka tā var dzīvot pa koka striķīšiem vien, labi dubult striķīšiem, drošība tur ir. Kāds alpīnisms jau ir? Smuks alpīnisms, jā. Un, protams, skatoties tālāk pa Latviju parki, kā tu teici, pilsētas un šie te koki, kas īstenībā vēl varētu dzīvot, bet ir savācami, skatoties uz sadarbības iespējām. Jā, mēs uzskatu ļoti piemēroti viens otram. Jo man ir tas, kas ir vajadzīgs viņiem, lai to darbu padarītu līdz galam, un viņi ļoti labi zina savu darbu. Skaista diena, bet vēl skaistāk ir, ka par labi padarīt darbu saņem dāvanas. Kaut kā tā iznācis ir. Jā. Es ceru, ka visiem, kas bija, arī tas paliks kaut kādā labā atmiņā, ka daudz ko ieguva, redzēja, uzzināja. Es domāju, ka vērtīga diena tā varētu būt. Jā. Vislielākais paldies noteikti ir saimniecei par, es domāju, garšīgo zupu. Tas ir viens, jā, protams, arī par kafijām un visām tējām, un tas ir pats par sevi, un vēl šobrīd demonstrējumi notiek. Tā kā visi tāpēc jau priecīgi, un tāpēc varējām uzsākt arī darbu. Es centos. Man pirmo reizi gadījās tik lielā katlā vārīt zupu, bet es domāju, ka sanāca, jo izskatījās, ka garšo. Jā, tāpēc jau šis prieks. Daudzi no tiem, kas ir šodien, arī brauks ciemos, un daudzi arī jūs zina. Gribētu tos ticēt. Daudz bija jaunas sejas un bija arī vietējie cilvēki. Es domāju, ka visi ir apmierināti un gaidīsim ciemos. Ceru, ka šī meža diena varētu būt tradicionāla. Varbūt pamainīsim vietu. Katru gadu parādīt kaut ko jaunu. Varbūt iesim jau arī uz profesionālākām lietām. Kā teicu, šogad tas bija tēmēts vairāk uz privātu mežu īpašniekiem, uz privātu mežiem. Un turpināsim strādāt. Es domāju, ka atrast jau tevi varēs. Es domāju, ka gan šobrīd pēc pārraides, gan internetā. Telefoni ir, e-pasti ir, mūsu devīze paliek iepriekšējā, esam jūsu rīcībā, ar briesmīgām cenām nemocīsim, centīsimies sameklēt to piemērotāko variantu kopīgi ar saimniekiem, izdiskutējot situāciju. Vienvārds sakot, esam jūsu rīcībā.